Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Kad nu esam sapratuši, ka ejot cauri bēdu ielai, Dievs mūs gatavo pārsteigumu, Viņš mūs tur uz savām rokām, Viņš mūs sedz zem saviem spārniem un ir tikai mazliet jāpaciešas, kā vēstulē ebrejiem teikts, jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši iemantot apsolījumus. Tad mēs varam iet uz priekšu droši, zinot, ka Dievs mūs neatstās un nepametīs. Un šodienas vēstījumu gribu iesākt ar Pāvila vārdiem no vēstules Efesiešiem 3. nodaļas, kas varbūt arī ir daļa no tavas lūkšanas. Es ticu, ka tā ir, jo ir bijis laiks, ka tā ir bijis mana lūkšana, viena no 3 daļām, ko Pāvils raksta vēstulē Efesiešiem un, ja nemaldos, bija Filipiešiem. Viņš saka tā: tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai Viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūs iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīt, iegūtu visu Dieva pilnību. Bet Viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen. Un šodienas apliecinājuma pants ir 20. pants šajā rakstu vietā. Bet Viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Gribu piebilst, atsaucoties uz 17. pantu, tur ir teikts, un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs. Un gribu atgādināt, ko jau esmu teikusi kaut kad atpakaļ, un arī šonedēļ Ticīgo uzvaras balss raidījumos ir pieminēta šī lieta, ka Kristus nav Jēzus sinonīms, kā mēs esam paraduši to lietot. Kristus ir tulkojums vārdam Mesija, svaidītais un viņa svaidījums. Un runa šeit ir, lai svaidījums jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs, jūsu svaidījums no Jēzus. Bet apliecinājums mums šodienas apliecinājums mums ir: es runāju šai dienai, tu esi svētīga diena, un es pasludinu, ka es kalpoju visu varošam Dievam, kas var izdarīt nesalīdzinājumi daudz vairāk par visu, ko es varu palūgt vai nodomāt. Āmen. Jēzus vārdā. Āmen. Dāvids jau rakstīja, ja nemaldos, tas bija 50. psalms, noslēgums, kur viņš teica: dodies cīņā uzvaras apziņas pilns. Sātans ir sagatavojis šai dienai tev daudz cīņu, tad ej šajās cīņās uzvaras apziņas pilns. Un tā arī pasaki: es runāju šai dienai, tu esi svētīga diena, un es pasludinu, ka es kalpoju visu varošam Dievam, kas var izdarīt daudz vairāk par visu, ko es varu palūgt vai nodomāt. Jēzus vārdā. Āmen. Lai notiek tā, lai notiek. Kad mēs esam sagatavoti, tad velns nemaz tik drīz neuzbruks. Tu zini, kurš ir vainīgs pie tavām ķibelēm, nelaimēm, neveiksmēm un visa, kas tev neizdodas. Pasmējies par viņu. Pasaki viņam, tas ir viss, ko tu vari izdarīt. Debes Tēvs, es tev pateicos par to varu un autoritāti, ko tu mums dod caur savu vārdu. Es pateicos, ka tu mums dod savu vārdu un dod mums būt stipriem šajā dienā tevī un tavā spēkā, Dievs. Es apliecinu un pasludinu, ka šī diena būs labāka par vakardienu
un labāka, šī rītdiena būs labāka par šodienu, jo šī ir svētīga diena, un tu to mums esi sagatavojis, mans Dievs, un es tev pateicos, ka šajā dienā tu pašķir mūsu roku darbu, pašķir to un svētī, ka tu mūs vadi pa saviem ceļiem, kas mums jāsteigā, un ka ikvienu cilvēku sastopot, mēs varam viņam parādīt tevi, kaut vai ar pieskārienu, kungs, lieto mani šodien. Lieto šodien mani, manu brāli, manu māsu, ar uzrunu, ar stiprinājumu un vadi mūs tu, lai par mūsu dzīvi tev vienīgajam ir slava, gods un pateicība. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.